Labrīt! Jūs skatieties raidījumu ar Natāliju Jābolu. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Rubrikas Esiet vesels sponsors – kompānija Nuga Besti. Tās superefektīvas masāžas gultas ir devušas kustību vieglumu simtiem tūkstošu cilvēku visā pasaulē un vairākiem tūkstošiem arī Latvijā. Nuga Besti iekārtas stimulē organismu un pakāpeniski atjauno traucētās funkcijas. Šodien Latvijā ir tik daudz cilvēku, kuri radikāli uzlabojuši savu veselību, ka skeptiķi gandrīz vairs nav sastopami. Man piedāvāja paguldīt uz turmānī paklāju. Tur bija arī speciāla gultiņa. Es vēl domāju par gultu, bet paklāju es noteikti iegādāšos, jo tas mazināja sāpes. Но ковер, я в лепешку разобьюсь, но я обязательно себе возьму этот ковер, потому что он еще усиливал вот этот эффект исчезновения болей. Šāda masāžas tehnika jau sen tiek praktizēta austrumos. Darbības princips ir ļoti vienkāršs. 40 minūtes dienā guļot masāžas gultā, cilvēks tiek pakļauts ārstnieciskām procedūrām. Pirmkārt, tas ir siltums, ko izstaro speciāli nefrīta rullīši. Lēnām slīdot pa pacienta mugurkaulu, tie masē muguru. Kompānijas Nuga Besti dibinātāja Cho Sing-hena dzimtenē vidējais dzīves ilgums pēckara gados pieaudzis no 50 līdz 85 gadiem. Viņš ir izstrādājis iekārtu, kura atgrieza veselību viņa paša mātei, kā arī simtiem tūkstošu cilvēkiem Korejā un visā pasaulē. Vispasaules veselības aizsardzības organizācija ir atzinusi šīs metodes efektivitāti. Gadās, ka cilvēks iedzerot nelielu daudzumu alkoholu, šaubās vai drīkst sēsties pie stūres. Lai nepārdzīvotu par iespējamo tikšanos ar ceļu policijas pārstāvjiem, vēlams iepriekš iziet pārbaudi ar alkometru. Uzņēmuma KJ Serviss piedāvāto vācu alkometru rādījumi ir precīzi un uzticami. Paļaujoties uz tiem, vadītājs var justies pārliecināts un mierīgs. Mūsu uzņēmums nodarbojas ar profesionāliem alkometriem jau vairāk nekā 5 gadi. Un pa šo laiku mums izdevas aprīkot visus mūsu speciālus dienestus, tādī skaitā valsts policiju, ceļu policiju, ugunsdzēsības dienestu, un šogad mēs arī piegādājam ātru palīdzības dienestam mūsu profesionālus alkometrus Alkokvant, ko ražo vācu firma Envitek. Īpaši svarīga ir to darbinieku alkohola pārbaudi, kuri veic sarežģītu un bīstamu darbu. Vadītājam ir svarīgi saulaicīgi atrast darba disciplīnas pārkāpējus un brīdināt par iespējamajiem ceļu satiksmes negadījumiem. Firmas Envitek ierīces rādījumu precizitāte spēj noteikt visniecīgāko alkohola lietošanu. Šim aparātam ir diezgan viegla vadība, 3 taustiņu palīdzību. Mēs varam izvēlēties gan mērījuma režīmus, gan saregulēt nelielas izvēles funkcijas, izslēgt, ieslēgt skaņu un tā tālāk. Kā arī mēs varam apskatīt atmiņā esošus rezultātus. Un aparāts atļauj saglabāt atmiņu līdz pat 10 000 mērījuma rezultātiem. Lietotāju ērtību labad dati uz alkometra Envitek displeja, kā arī lietošanas instrukcijas ir latviešu un krievu valodā. KJ Serviss piedāvātie profesionāli alkometri ļauj veikt mērījumus 2 režīmos. Pamatpārbaude notiek ar zināmu paņēmienu, iepūšot trubiņā. Pasīvais funkcijas režīms paredzēts neliela gaisa parauga paņemšanai, piemēram, blakām cilvēkam, kas ir bez samaņas. Pietiek vien ar 1/10 daļu promiles, lai ierīce dotu rezultātu. Šīs aparāts ir mērlīdzeklis, kuru rezultātu var uzskaitīt kā pierādījumu, pat tiesā, ja tas ir vajadzīgs. Uzņēmums KJ Serviss piedāvā profesionālo alkometru pilnu apkalpošanu, kalibrēšanu un remontu. Envitek tāds pirkums attaisnojas, jo tas laicīgi pasargā jūs no nepatikšanām un neapdomīgas rīcības. Lai rudenī sliktos laika apstākļos nepieļautu komplikācijas ausu kaklu degunu slimībām, neatliektu vizīti pie Lora. Surdovest klīnika sveic visus Latvijas iedzīvotājus nacionālajos svētkos valsts neatkarības dienā. Nosaukums Surdovest nozīmē Surdoloģiskais vestibilārās rehabilitācijas centrs. Ko tas nozīmē praksē? To, ka šajā centrā certificēts ārsts, otolirenologs Aivars Plēpis izārstējis no dažādām ausu, kakla, deguna saslimšanām, iesnām, rinīta, tonzilīta un citām.
Lai uzstādītu precīzu diagnozi, dakteris izmanto vismūsdienīgāko metodiku, tā skaitā endoskopiju. Endoskopija ļauj redzēt to, ko nav iespējams apskatīt ar neapbruņotu aci un atklāt ausu, kakla vai deguna slimību jau sākuma stadijā. Savā praksē ārsts izmanto gan tradicionālās, gan holistiskās jeb alternatīvās ārstēšanas metodes. Dakteris Plēpis ir Latvijas holistiskās medicīnas un naturopātijas asociācijas biedrs. Viena no efektīvākajām ārstniecības metodēm ir adatu terapija jeb akupunktūra. To veids arī ar lāzera palīdzību. Speciālas adatas iedarbojas uz konkrētiem ķermeņa punktiem, ārstējot un mazinot sāpes. Ar akupunktūras palīdzību var regulēt vielmaiņu, ārstēt aptaukošanos vai celulītu. Aivaram Plēpim ir arī fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta certifikāts. Centrā notiek bērnu un pieaugušo kompleksā rehabilitācija, kura palīdz tikt galā ar kroniskām iesnām, polipiem, astmu. Tiek veikta arī dzirdes un vestibulāra aparāta slimību ārstēšana un diagnostika. Atjaunojošās ārstniecības centrs Spa Estonija tā ir viena no vecākajām Igaunijas ārstniecības iestādēm ar labām tradīcijām. Austrumu ārstniecības centrs Estonijā Medical Spa Pērnavā ielūdz visus, kuri vēlas tikt galā ar stresu un vienkārši labi pavadīt laiku. Viesu rīcībā ir unikālas nāves jūras centra iespējas. Jau no seniem laikiem zinām par brīnumainajām nāves jūras sāļu īpašībām, kad cārs Solomons šeit ārstēja savu dvēseli un miesu. Cariene Kleopatra jūras sāli lietoja, lai atjaunotu seju un padarītu kuplākus matus. Nāves jūras sāļi nomierina nervus, pātrina vielmaiņu un labvēlīgi ietekmē asinsvadu sistēmu, locītavas ādu un matus. Nāves jūras centra procedūras palīdzēs atjaunot locītavu kustīgumu un muskuļu elastību, piedot matiem veselīgu spīdumu un gludumu. Estonija Spa strādā kopā ar ādas slimību ārstniecības centru. Nāves jūras sāls vanna atjauno ādu un nostiprina imūnsistēmu, palīdz novērst ādas sausumu vai pretēji pārmērīgu tauku izdalīšanos, kā arī noņem ādas jutīgumu. Jūras sāls satur minerālus, kuri stimulē ādas vielmaiņu un nodrošina pareizu mitruma balansu. Sals, kuru izmanto Estonijas Spa baseinā ar Nāves jūras ūdeni, ir atvesta no Izraēlas un tai ir attiecīgs certifikāts. Pakalpojumu pakete Nāves jūras burvība ir domāta katram ģimenes loceklim, no pašiem mazākajiem līdz vecākajai paudzei, vecmāmiņām un vectētiņiem. Centrs Estonijas Spa ir cieņā gan Latvijas-Igaunijas pierobežas iedzīvotājiem, gan rīdziniekiem. Ceļš no Latvijas galvaspilsētas braucot ar automašīnu ir aptuveni 2 stundas. Vasara ir beigusies, bet kā gribētos atstāt sev kaut vai tās daļiņu? Ziemā atverot ievārījuma, sālījuma vai kompota burku, jūs atkal sajūtat tās siltumu un aromātu. Uzņēmums Durbes Veltes piedāvā jums baudīt ražu visu gadu. Šī Latvijas kompānija izmanto ražošanā klasiskās receptes un tradicionālās ražošanas metodes. Visi produkti, ko mēs ražojam, varētu teikt, ir absolūti ražoti Latvijā. Ja vēl mums Latvijā ražot cukuru, tad mēs būtu, varētu teikt, 100% Latvijā ražot produkti. Jo visas izēvielas, kuras mēs izmantojam savās mērcēs, marinējumos, ievārījumos un pikantajos salātos, ir Latvijā audzētas. Bez konservantiem un ēvielām. Dabīgāk, garšīgāk, veselīgāk. Lūk, uz ko tiecas Durbes Veltes. Ievārījumi un kompoti ir īstas vitamīnu krātuves. Ābolu ķirbju ievārījums ar smilcērkšķiem, pieneņu medu želeja, plūmju ievārījums un daudzas citas oriģinālas un tradicionālas receptes. Īsta paradīze gardēžiem. Ir šis tas arī pikantā cienītājiem aģika, ķirbi salckābā marinādē, tomāti želejā un, protams, klasika gurķīši asajā marinādē. Ko tik nevar pagatavot no vietējiem dārziņiem, augļiem un ogām, bet tas vēl nav viss. No vīniem mums ir diezgan liels klāsts, ko mēs piedāvājam sākot ar šo pieneņu ziedu, cidoniju vīns, bēržu sulas vīns, rabarberu vīns, ābolu aroniju vīns. Tūlīt jau ceļu pie pircējiem sāks meklēt oktobra sākumā upeņu vīns, aveņu vīns. Vēl mums būs arī jāņogu vīns, tā kā izvēles būs katrai gaumei. Jūsu izvēli vieglāku padarīs vīnu degustāciju, kuru no 20. aprīļa līdz 1. novembrim organizēs kompānija Durbes Veltes. Uz to pieteikties var pa tālruni.
Jānis ir lielas bišu saimes, kā arī neliela veikaliņa netālu no Pēterbaznīcas īpašnieks. Runā, ka pagaidām medus brīnišķīgās īpašības vēl visi Latvijas iedzīvotāji nav sev atklājuši, toties turisti tās jau sen pamatoti vērtē ļoti augstu. Medus cilvēkiem ļoti ātri nodod savu enerģētisko informāciju. Visas vērtīgās īpašības tiek nodotas mūsu asinsrites sistēmai, tāpēc to ļoti augstu vērtē sportisti. Sevišķi enerģētiski vērtīgs ir gaišais medus, piemēram, kļavu, ābeļziedu un liepziedu medus. Toties tumšais, piemēram, viršu medus ir bagāts ar minerālvielām, dzelzi un aminoskābēm. Tāpēc jauniem cilvēkiem patiks liepziedu vai pavasarziedu medus, bet vecākiem ļaudiem viršu vai griķu medus. Ja jūs sāksiet dienu ar vienu karotīti, tas ir tieši šāds 30 gramu iepakojums, tad iespējams tas būtu pat labāk nekā krūze kafijas, kaut gan var lietot arī kopā ar kafiju. Šāda rīta medus deva jums dos enerģiju visai dienai. Bites mums dod arī daudzus citus vērtīgus produktus, medicīnas panaceju, propolisu, kā arī bišu vasku, kurš sadegot dezinficē telpu. Vēl kāds nozīmīgs produkts ir tā saucamā bišu maize, jeb ambrozijas. Tajā ir pat vairāk vitamīnu nekā medū. Tie ir ziedputekšņi, kurus bitīte ar medus un sava sekrēta palīdzību ir iekonservējusi. Uz cilvēku organismu tie atstāja ļoti labu iespaidu. Gribu atzīmēt, ka ziedputekšņus augstu vērtē sportisti, jo tas ir papildus dopings. Nekādā gadījumā nedrīkst likt medu karstā tējā. Pie temperatūras virs 40 grādiem medus zaudē daudzas savas vērtīgās īpašības. Labāk apēst karotīti medus un pēc tam padzerties. Svarīgi arī pareizi uzglabāt medu. Tas noteikti jādara pilnīgā tumšā telpā. Šeit neaizvietojami būs māla trauki. Vispār, kā saka bitenieki, medus iegūšana ir grūts darbs. Un tas viss tikai tāpēc, lai jau gatavo noderīgo dabas produktu piedāvātu visiem, kas novērtē tā ārstnieciskās īpašības. Ļoti liela nozīme suņa uzturēšanā ir pareiza barības izvēle. Tikai labākās barības spēj nodrošināt dzīvnieku organismu ar visiem nepieciešamajiem vitamīniem un mikroelementiem, lai palīdzētu tam augt veselam, spēcīgam un enerģiskam. Lielākā vairumtirdzniecības firma Zooservis pircējiem piedāvā tikai augstākās kvalitātes zoopreces un barību. Sortiments ir ļoti plašs, sākot ar premium barību, superpremium, tās ir visaugstākās kvalitātes. Mūsu kompānijas devīze augsta kvalitāte par saprātīgām un pieejamām cenām. Высокое качество, даже высшее качество за разумные приемлемые деньги. Zooservis aktīvi sadarbojas ar dažādām firmām ne tikai Latvijā, bet arī ar partneriem Igaunijā, Lietuvā un Polijā, nodrošinot regulāru zoopreču piegādi tirdzniecības tīkliem. Firma Zooservis piedāvā vairāk nekā 40 pasaules zīmolu, tā skaitā pašus pazīstamākos Nutragold, Diamond, Prestige 10 000 zoopreču nosaukumus. Jaunā sausā graudu free barība Taste of the Wild, tas ir jaunums, kas droši vien patiks jūsu mīlulim. Medījumu garšu nodrošina savaļas dzīvnieku gaļa un citas dabīgās sastāvdaļas. Savaļas dzīvnieku gaļa nesatur hormonus, antibiotikas. Tas ir tīrs produkts, kas satur ļoti plašu antioksidantu spektru, kas nodrošina visu dzīvniekam nepieciešamo. Šī barība satura probiotikas, kas ir svarīgas gremošanai un tās uzlabo imunitāti. В этом корме содержатся пребиотики, которые важны для пищеварения и улучшения иммунитета. Barībā ar gaļu un dārziņiem vai ogām noderēs tiem dzīvniekiem, kuriem ir tieksme uz aptaukošanos. Firmā Zooservis atradīsiet ne tikai barību, bet arī nepieciešamos un patīkamos aksesuārus jūsu mājas mīlulim, bļodas, somas un konteinerus pārvietošanai, apģērbus, mantiņas un daudz ko citu. Bēlai, kā jebkuram mazam sunītim mitrā laikā, ir augsti un nekomfortabli. Šādā daudzfunkcionālā kombinzonā to nebaida ne lietus, ne vējš. Mājaslapā www.zooservis.lv jūs varat sazināties ar firmu un iepazīties ar visiem piedāvājumiem. Produkciju meklējiet visos Latvijas zooveikalos, kā arī zoocentrs veikalu tīklā. Kad mājdzīvnieku piemeklēs slimība vai trauma, tā saimnieks ir gatavs uz visu. Nelaime var piemeklēt jebkurā brīdī, kur lai meklē palīdzību. Mūsu ambulancē
nodarbojamies ar mazo dzīvnieku ārstēšanu, profilaksi, veicam vakcinācijas ar tādu īpašu ievirzi dažādu veidu ķirurģijās. Slimību profilakse ir labākais veids, kā pagarināt jūsu mīluļa mūžu. Labāk veikt saulaicīgu poti, nekā pēc tam mēnesi ārstēties no vīrusa izraisītas saslimšanas. Ne jau katrā vetklīnikā ir sastopams speciālists homeopāts vai dzīvnieku oftalmologs. Ambulance Toto aicina kaķu un suņu īpašniekus jūlijā laicīgi pierakstīties pie šiem speciālistiem. Būtiska nozīme ir pareizai barības izvēlei. Dzīvniekiem ar jutīgu kuņģi, aknu vai nieru problēmām nepieciešama speciāla barība. Ambulances Toto veikalā ir šāda profesionāla pārtika. Veterinārās klīnikas Toto priekšrocība ir tā, ka praktiski visus pakalpojumus, tā skaitā vakcināciju, čipošanu, informāciju par dzīvnieku ieviešanu dažādās valstīs, lielu vitamīnu un profesionālo barību sortimentu iespējams saņemt vienā vietā. Rūpēsimies par saviem mīluļiem saulaicīgi un pareizi. Laimīgs jūsu mīlulis, laimīgi arī jūs. Lai jūsu suns vai kaķis būtu veseli un dzīvespriecīgi, izvēlieties firmas Vetline barību. Vairumtirdzniecības firma Vetline, kura tirgo veterināros medikamentus, barību un zoopreces, var nodrošināt jūsu mīluli ar visu vajadzīgo viņa veselībai. Vetline bez starpniekiem sadarbojas ar pazīstamo itāļu firmu suņu un kaķu barības ražotāju Farmina Pet Foods. Farmina barību sortimentā ietilpst dažādas barību līnijas. Viena no augstākās klases barību līnijām ir Natural Delicious, kuras sastāvā neietilpst graudi. Tad arī veterinārārstiem piedāvājumā mums ir VetLife līnija, kas ir veterinārās diētas. Zīmola Farmina barības ir pilnvērtīgas ar visiem nepieciešamajiem komponentiem un vitamīniem. Barību var pareizi izvēlēties, ņemot vērā dzīvnieka vecumu, izmērus, fizioloģisko stāvokli un pat ievērojot dzīvnieka iecienītākās garšas. Suņiem un kaķiem, tāpat kā cilvēkiem, ir dažu produktu nepanesamība. Mājas dzīvniekiem ar jutīgu kuņģi Vetline piedāvā Eco Pet Natural barību. Īpašs piedāvājums gardēžiem. Natural Delicious barība plus ir tas, ka barības sastāvā nav graudi. 20% sastāvdaļas sastāv dārzeņi, 80% gaļa. Tā kā kaķi suņi ir gaļēdāji, tad šīs barības visvairāk ir piemērotas dzīvnieku fizioloģiskajām vajadzībām. Jaunā barību līnija Natural Delicious Low Grain ir ar zemu graudaugu saturu, to ir tikai 20%, bet gaļa un dārzeņi 60 un 20%. Barība Farmina nesatur konservantus un mākslīgos garšas pastiprinātājus. Firmas Vetline produkciju jūs varat atrast zooveikalos Pet Imperium vai internetveikalā petline.lv bez tirdzniecības tīklu uzcenojuma. Latvijas turisma aģentūra asociācijas biedrs Fortuna Travel jau vairāk nekā 20 gadus saviem klientiem piedāvā drošus, izdevīgus un aizraujošus ceļojumus. Izvēloties sev piemērotāko atpūtas veidu, ar Fortuna Travel palīdzību jūs varēsiet doties uz jebkuru Eiropas vai Āzijas vietu. Fortuna Travel jums piedāvās jebkura veida ceļojumu, aviotūres, jūras kruīzus, atpūtu pludmalē, korporatīvās un iepirkšanās tūres. Firma lielākoties nodarbojas ar ceļojumiem autobusos pa Lietuvas, Latvijas, Igaunijas maršrutiem, kā arī pa dažādām Eiropas valstīm. Iestājoties ziemas sezonai, aktuāli kļūst Ziemassvētku un Jaungada piedāvājumi. Jaunajam gadam mēs piedāvājam ļoti daudz iespēju ar banketiem un naktsklubiem. Ir ļoti daudz piedāvājumu Ziemassvētku un Jaungada ceļojumiem pa Eiropu, Franciju, Ungāriju, Slovākiju uz Labzemi. Венгрия, Словакия, в Лапландию. Fortuna Travel nodarbojas ar pasažieru pārvadājumiem, turisma autobusu apkalpošanu un remontu. Bez tam turfirma ir atvērusi kompānijas DHL filiāli pasta sūtījumu piegādēji. Turisma kompānija katru gadu izdod bukletu ar aktuālāko un interesantāko ceļojumu piedāvājumiem. Fortuna Travel uzaicina jūs ikgadējās izstādes Baltūra 2014 laikā iepazīties ar turisma sezonas jaunumiem. Balvu novada dome sveic visus Latvijas iedzīvotājus nacionālajos svētkos valsts neatkarības dienā.
Savu nosaukumu balvi ir ieguvuši no Balvu ezera un Bolupes. Kādreiz šeit bija aizaugusi un purvaina vieta. Šodien balvi ir slaveni ar saviem zaļajiem parkiem, tādiem kā Lāču dārzs, ar īpatnējām laukakmeņu kompozīcijām. To ar lepnumu dēvē par Latvijas Stonehenge. Turpat apskatāmas koka lāču skulptūras, jo parks ieguvis savu nosaukumu pateicoties dresētiem lācēniem, kuri dzīvoja netālu esošajā muižā. Vienu no pilsētas skvēriem greznos Trūklaka, plaukstošā ūdensroze. Netālu atrodas laukums ar īpašu akustiku, kas vairāk kārtīgi pastiprina skaņu. Turisti brauc vasaras laikā, bet tie pasākumi un objekti, viņi ir pieejami arī ikvienā gada laikā. Arī rudenī un pavasarī, un, protams, arī ziemā. Bet vasarā mums ir vairāki tādi tradicionāli pasākumi, piemēram, motociklu vasara. Teātru cienītājiem ir liels festivāls Ķiršu dārzs, kas starptautiski teātri atbrauc un pavada lugu un teātru mīļotāji kopā. Tad ir dažādi sporta pasākumi. Pilsētā rīta aktīva dzīve. Šeit regulāri notiek motociklistu sajieti, mūzikas festivāli. Katru gadu tiek izvēlēti Miss un Misters balvi. Vasarā turistiem ir iespēja braukt ar zirgu pajūgu, ziemā ar kamanām. Iespējams iegādāties vietējā amata meistara izgatavotos suvenīrus. Balvi strauji attīstās un aicina ciemos viesus no tuvajām ārzemēm. Mēs strādājam kopā ar Latgales reģionu pamatā. Ir vairāki maršruti, kas saistās ar projektiem Lietuvas, Baltkrievijas virzienā, bet arī ar Krieviju ir tagad jauni turisma maršruti. Un faktiski pilsēta ir skaista un sakopta un ziedoša. Es aicinātu visus atbraukt uz Balviem, un es domāju, ka nenožēlos neviens, kas nav bijis Balvs. Balvi ir skaista zaļa pilsēta Latvijas ziemeļaustrumos. Tā joprojām ir viena no ekoloģiski tīrākajām Latvijas pilsētām. Pilsētas viesus Balvi vienmēr priecē ar savdabīgo skaistumu un tradicionālo kultūru. Interjera noformējumā mākslas objekti no stikla spēja radīt apbrīnojumu atmosfēru. Stikla mākslas objekti ir efektīvi arī pilsētas ainavā. Jau viduslaikos gotisko tempļu rotājumi bija vitrāžas logi. Ar laiku mākslas izstrādājumus no stikla sāka izmantot māju interjeros un pilsētvidei. 1992. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā atvērtā stikla darbu nodaļa ir alma mater daudziem pazīstamiem latviešu māksliniekiem. Akadēmiju ir beidzis Ernests Vītiņš. Jaunais cilvēks rada monumentālas stikla skulptūras. Viņa darbi ir bijuši izstādīti personāla izstādē Rūmenes muižas parkā un iekļuvuši 2012. gada Staro Rīga festivāla programmā. Ernesta Vītiņa profesori no akadēmijas atzīmē, ka viņš nebaidās riskēt un teicami izjūt darba materiālu. Jaunā mākslinieka darbi ir unikāli ar to, ka asimetriskās figūras no presētām stikla plāksnītēm tiek veidotas šeit Latvijā un vēl tikai Amerikā, Japānā un Holandē. Es izmantoju stiklus, kas ir tā kā saucamie parastie loga stikli, bet es ņemu viņus visus vienu biezumu, un tad viņiem ir tā, ka viņiem jau masā var redzēt, ka it kā ir parastais zaļais stikls, bet viens ir silti zaļš, viens ir vēsi zaļš. Un es parasti daru tā, ka es šos stiklus miksēju ar noteiktiem kaut kādiem noteiktā ritmā. Es vēl izmantoju arī stiklus, kuriem ir tāds speciāls tonējums. Stiklus cenšos noteiktā ritmā jaukt, un tad, kad viņas salīmē visus kopā, tad viņš mazliet kļūst bagātīgāks tādā gaismā. Tagad skulptors strādā pie Ziemassvētku eglītes. Decembrī stilizētais koks rotās skvēru pie Latvijas Nacionālās operas. Jaunais mākslinieks ir nolēmis apsteigt savus dzimtenes un ārzemju kolēģus un sevi neierobežot ar pilsētas mākslas objektiem. Skulptors ir devis jaunu dzīvi kapsētu videi. Ar mākslinieka Vītiņa vieglo roku gaišie stikla pieminekļi sāk izspiest klasiskās akmens plāksnes. Tā galvenā doma bija tāda, ko es arī gribēju paust, gan ar to ģimenes pieminieku, gan ar vispār to, kāpēc tieši stikls, kad viņš nes to gaišo vīziju, lai rosinātu varbūt mazliet tādu gaišu atmiņas vai iespējas jebkurā gadījumā, jo man pašam, godīgi sakot, līdz šim ir bijis tā, kad es nāku uz kapiem, kad ir kapu svētki, ka bija maziņš tur vecāka vai vecvecāka ved līdzi.
man diezgan nomāca tie melnie akmeņi, pelēki akmeņi. Tiem, kuri šaubās par stikla rituālo pieminekļu izturību mūsu klimatisko apstākļu temperatūru svārstībām, mākslinieks apliecina pārdzīvos. Par nākotnes plāniem nerunā, bet atzīstas, ka vēlas mainīt latviešu gaumi kapu kultūrā. Pēc skulptora domām pieminekļi no stikla tas vienlaicīgi ir gan majestātiskums, gan vieglums. Biznesa veiksmīgai attīstībai ir nepieciešama profesionāla finanšu konsultācija, audita un nodokļu atskaišu jautājumos. Finanšu pakalpojumu firma Latimira un partneri sveic visus Latvijas iedzīvotājus nacionālajos svētkos valsts neatkarības dienā. Sarežģītajā ekonomisko attiecību pasaulē finansu konsultanta pakalpojumi kļūst arvien pieprasītāki. Teicama reputācija un profesionalitāte – tie ir kritēriji, kuri jāņem vērā izvēloties konsultantu. Un ja bieži vien lielā finansu organizācijā klients var pat nepazīt savu partneri, tad nelielā privātā uzņēmumā ir personiska attieksme pret pasūtītāju. Es personīgi piedalos jebkurā projektā, jebkurā revīzijā, kur mēs esam uzņēmušies veikt klientam. Un, teiksim, visa darba uzraudzība un pārunas ar klientu notiek tieši personīgi ar mani. Katra darbinieka profesionalitāte un piedāvāto finansu pakalpojumu kvalitāte nekad nav tikusi apšaubīta. Kompānija veic gada atskaišu revīziju, sniedz grāmatvedības atskaišu un nodokļu konsultācijas, konsultē investīciju piesaistē, analizē firmas pasūtītāju finansiālo stāvokli. Sniegtie pakalpojumi atbilst pasaules standartiem. Darbs notiek 3 valodās – latviešu, krievu un angļu. Kompānija Latimira garantē jebkura sava lēmuma vai audita rezultātu likumību. Un tā kaut kādā mērā palīdz valstī iziet no pelēkās ekonomiskās zonas. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes kolēģija sveic visus Latvijas iedzīvotājus nacionālajos svētkos valsts neatkarības dienā. Mūsu dzīve ir daudzšķautņaina un neprognozējama. Jebkurš var nonākt situācijā, kad nepieciešama profesionāla juridiska palīdzība. Gan privātpersonām, gan uzņēmumiem reizēm rodas dažādas problēmas. Tas var būt šķiršanās process, mantojuma tiesību stāšanās spēkā, kredītsaistību apmaksa, pareiza pretenziju un prasību sastādīšana un daudz kas cits. Šādās situācijās jāmeklē profesionāļi. Advokāti jums noteikti palīdzēs. Atšķirība tātad starp advokātu un juristu ir tas, ka advokāts, ja tā ir persona, kas ir nokārtojusi eksāmenu un kuru sastāv Zvērinātu advokātu kolēģijā. Advokāts, viņš ir persona, ja, kas ir atbildīga par sniegto juridisko palīdzību. Tātad advokātu padome izskata visus jautājumus vai sūdzības saistībā ar advokāta iespējamo rīcību, un advokāts ir arī disciplināri atbildīgs. Ja mēs runājam par juristiem, juristi par sniegtajām konsultācijām nekādu atbildību nenes. Ja, tas ir vienkārši pašnodarbināts personas, kā viņi izprot, tā attiecīgi cilvēks sniedz konsultācijas. Un bieži vien advokāts saskarās ar to, kā cilvēkam ir sniegta nepareiza juridiskā palīdzība, un bieži vien tas ir par pamatu, kāpēc cilvēks zaudē tiesā savu lietu, tikai tāpēc, ka procesuāli nepareizi sastādīta dokumenti. Ja, bet, diemžēl, cilvēks nevar nekur iet un sūdzēties. Nevajag baidīties no neatrisinātām problēmām. Pārliecinoši veikt pirmo soli palīdzēs juridisks padoms un praktiska advokāta palīdzība. Profesionāls jurists spēs atrisināt pat šķietami bezcerīgu situāciju. Viņa pārliecība un mērķtiecība palīdzēs paveikt to, kas jums pašam nebija pa spēkam. No 11. līdz 15. martām lielākā daļa Latvijas advokāti sniegs juridiskas konsultācijas, kas būs bezmaksas, kas ir paredzētas gan fiziskam, gan juridiskam personām. Ļoti lielā arī ir tiesība, ļoti daudz ir tiesību jomās, kuras tiks sniegtas konsultācijas, sākoties no civiltiesībām, krimināla tiesībām, administratīvām. Tajā pašā laikā gan patērētāju, gan konkurences tiesības tiks sniegtas tās konsultācijas. Plašākais konsultāciju saraksts var atrast advokatūras mājaslapā, advokatūra LV.
Ja jums ir neatrisināta problēma un nepieciešama juridiska konsultācija, sazinieties ar jebkuru advokātu no šī saraksta un pierakstieties uz vizīti. Lai bezmaksas konsultācija noritētu produktīvāk, nosūtiet materiālus un dokumentus jau laicīgi. Dokumentu drošība un jūsu anonimitāte ir garantēta. Mūsdienu asfalta remonta materiāliem Bornit nav nepieciešama speciāla tehnika. Tas ir ļoti ērti, remontējot nelielus ceļa pārklājuma gabalus. Visplašākajam lietotāju lokam paredzēts uzņēmuma materiāli jaunums – Bornit smēres, emulsijas un bituma lentes. Bornit materiāli ir sevišķi pieprasīti nelielu asfaltētu laukumu gājēju celiņu iekšpagalmu remontam, respektīvi tad, kad smago ceļu tehniku ir nerentabli izmantot. Mūsu jaunais materiāls ir domāts, lai remontētu asfaltu, lai vecu asfaltu, es gribētu tā teikt, padarīt par jaunu, sakopt viņu virsmu, lai sakoptu asfalta ūdens necaurlaidību. Mēs varam aiztaisīt ar šiem materiāliem asfaltā bedrītes, mēs varam aiztaisīt asfaltā poras, mēs varam asfaltu vizuāli sakopt, lai viņš smuki izskatās. Gatavā bituma masa Bornit Asfalt Top piemērota asfalta atjaunošanai ar plānu 30 mm vai 10 mm slāni. Asfaltā vai betonā radušās plaisas var aizpildīt ar speciālu hermētiķu uz polimēru bituma bāzes un iegūt augstu noturību gan augstās, gan zemās temperatūrās. Dažāda veida gan karstā, gan augstā pielietojuma Bornit masas izmanto ceļu seguma bedrīšu remontam. Speciālas Bornit masas ir ideālas savienojuma vietu aizpildīšanai starp diviem asfalta segumiem. Nevelti Bornit materiālu sauc par ceļu būves kompasu. Moduļu dūmvadu sistēmas ideāls gatavs variants krāsnim, kamīniem, katliem un dīzeļģeneratoriem. Reti ārpilsētas būves iztiks bez apkures ierīces, kamīna, klasiskās krāsnes un pat savas katlu mājas. Jebkurai apkures ierīcei nepieciešams dūmvads, kas izvadītu sadegšanas produktus. Latvijas uzņēmums Eko MDS jau vairāk nekā 10 gadus ražo drošas, certificētas, modulētas dūmvadu sistēmas. Un Eko ietver sevī divus vārdus – ekoloģisks un ekonomisks, kas nozīmē, ka produkts ir ekoloģisks, jo ir ražots no keramikas, un ekonomisks, jo tam ir ļoti optimāla cena. Mūsdienīgie modulētie dūmvadi ir izturīgi. Tie domāti gan mūsdienīgām apkures sistēmām, gan tradicionālajām krāsnīm un kamīniem, kurus apkurina ar malku, oglēm vai briketēm. Trīskārša pilnībā izolēta caurule atbilst visām mūsdienu prasībām un iztur temperatūru no 60 līdz 600 grādiem. Mūsu kompleksajā piedāvājumā ietilpst gan konsultācijas, gan tirdzniecība, gan arī uzstādīšana objektā. Uzņēmums Eko MDS pēc izvēles jums piedāvā pašus ekonomiskākos un ekoloģiskākos risinājumus. Eko moduļu sistēma kalpos jums ilgus gadus un nodrošinās komfortablu dzīvošanu mājā. Gaisa attīrīšanas iekārtas rūpnieciskiem uzņēmumiem Kolasit ar šveiciešu kvalitāti ir atzīts visos kontinentos. Tagad tās ir pieejamas arī Baltijā. Izstādē Video un enerģija piedalījās stipri spēlētāji sadzīves iekārtu ražošanas tirgu, kuru ietekmes sfēra sniedzas tālāk par Baltijas tirgu. Mūsu uzņēmums Šveicē un Nīderlandē darbojas kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem. Tam ir vairāk nekā 40 gadu darba pieredze savā sfērā. Kolasit Skandināvijā iekārtas paredzētas rūpniecības agresīvā gaisa apstrādē ķīmiskajā un farmācijas nozarē, koka, metāla un dažādu virsmu apstrādē, visur, kur notiek gaisa piesārņošana. Šī iekārta spēj tikt galā ar visu veidu rūpniecisko gaisa piesārņojumu. Ja klientam ir specifiskas prasības, uzņēmumā Kolasit Skandināvijā tiek ražotas iekārtas pēc individuāliem projektiem. Mēs ne tikai pārdodam produktu, bet atbalstām klientu visa projekta laikā. Mēs palīdzam izvēlēties iekārtu atbilstoši klienta prasībām, pat montējam šo iekārtu speciālajā objektā, kurā projektē kādu sistēmu. Kolasit Skandināvijā iekārtas atbilst visām ekoloģiskajām prasībām attīrot gaisu, kuru nevar izlaist no uzņēmuma apkārtējā vidē. No apsardz pakalpojumu paketes, mājas vai biznesa objekta aizsardzībai jūs varat izvēlēties sev piemērotāko.
Drošība ir svarīga sastāvdaļa mierīgai un pārliecinātai dzīvei. Jau 18 gadus holdinga apsardzes kompānija Rīgas apsardzes sabiedrība droši aizslēdz apsargājamos īpašumus. Jebkurš klients var vērsties pēc apsardzes pakalpojumiem. Tā var būt fiziska persona, juridiska persona. Tāpat mēs piedalāmies lielos valsts iepirkumos un uzvaram konkursos. Savu klientu drošību kompānija nodrošina ar mūsdienīgu iekārtu palīdzību un uzticamu fizisku apsardzi. Firma īsteno jebkuras kategorijas sarežģītības pakāpes apsardzes projektus. Objektu fizisko un tehnisko apsardzi, video monitoringu, montāžu, drošības sistēmu apkalpošanu un citus apsardzes pakalpojumus. Holdings Rīgas apsardzes sabiedrība pilnas paketes apsardzes pakalpojumus piedāvā Rīgā, Jelgavā, Jēkabpilī un citos Latvijas reģionos. Ja objektu apsargā tehniski, tad papildus ir video novērošana, kura palīdz to operatīvi apsargāt. Pirms līguma slēgšanas, lai pieņemtu optimālo apsardzes variantu, kompānijas speciālisti analizē objektam esošos draudus. No nākamā gada 1. marta uzņēmuma mājaslapā jūs varēsiet iepazīties ar apsardzes iekārtu katalogu un izvēlēties speciālos izdevīgos piedāvājumus. Bet jau tagad pa bezmaksas tālruni 800 8555 jūs varat saņemt konsultācijas un pasūtīt pakalpojumu. Uzņēmums SB Siltumtehnika Latvijas tirgū strādā jau 20 gadus. Apkures sistēmu tirgus segmentā tā apgrozījums ir 3. lielākais valstī. Tomēr kompānija negrib apstāties pie sasniegtā. Firma piedāvā ne tikai apkures katlus, bet arī plašu, elegantas santehnikas klāstu. Latvijā jūs nekur citur, ne pie viena cita piegādātāja, nevienā citā salonā vai veikalā nevarēsiet ne aplūkot, ne iegādāties tādu produkciju, kāda ir nopērkama un apskatām pie mums mūsu salonos. Santehnika, kuru piedāvā kompānija SB Siltumtehnika, atšķiras ne tikai ar dizainu, kas pārdomāts līdz sīkumam, bet arī ar oriģināliem funkcionālajiem risinājumiem. Pateicoties neparastiem materiālu savienojumiem, metāla, koka vai travertīna ūdens maisītāji apvieno gan mūsdienīgu dizainu, gan izsmalcinātu dabīgu materiālu eleganci. Bet augsto tehnoloģiju cienītāji novērtēs sensora maisītāju ar termostatu no Enigma kolekcijas, kā arī plašo vertikālo plakano radiatoru izvēli. Tos var izmantot ne tikai kā dvieļu žāvētāju, bet arī kā vannas istabas, virtuves, guļamistabas vai halles dizaina elementu. Tomēr SB Siltumtehnikai ir būtisks ne tikai dizains, bet arī kvalitāte. Ņemot vērā, ka mūsu salonā ir ļoti plašs sortimenta spektrs, ražotājus mēs atlasam pēc īpašiem principiem. Tātad mums ir svarīgi, lai ražotājs būtu spējīgs piegādāt rezerves daļas ne tikai esošajiem modeļiem, bet arī tādiem modeļiem, kas jau ir izņemti no ražošanas. Patīkami atzīmēt, ka SB Siltumtehnika sadarbojas ne tikai ar Eiropas piegādātājiem tādiem kā Spānija, Vācija un Itālija, bet arī ar tiem Latvijas ražotājiem, kas izgājuši kvalitātes pārbaudi. Klientiem pieejami arī papildus pakalpojumi. Ja klients pie mums iegādājas kādu no mūsu produktiem, mēs, protams, piedāvājam ne tikai piegādi, bet arī uzstādīšanu. Kompānija SB Siltumtehnika priecē ar plašu cenu diapazonu, tā kā jebkurš klients atradīs kaut ko gan savai gaumē, gan finansiālajām iespējām. Patiesi novērtēt unikālo santehnikas piedāvājumu var SB Siltumtehnikas salonos Rīgā, kā arī Jelgavā, Ventspilī, Valmierā un Daugavpilī. Vēl pirms 20 gadiem ar radīšanu nodarbojās galvenokārt vecmāmiņas, bet jaunas sievietes deva priekšroku ārzemju plaša patēriņa precēm. Tas galvenokārt saistīts ar to, ka nebija nekādas dzīves un diegu izvēles. Šodien rokdarbi atkal ir modē, jo paši rokām adītie oriģinālie izstrādājumi ir ārpus konkurences, bet rokdarbniecēm ir specializētie veikali. Veikalā Filatī ir liela dzīves izvēle no vilnas, kokvilnas, zīda, kašmira un sintētikas bagātīgās krāsu gammās. Šeit var iegādāties dzīvu, kura sastāv no dažādu dabīgo un sintētisko šķiedru salikuma. Ir vilna dažādu veidu filcēšanai. Tradicionāli vilnu izmanto adīšanai, tā labi saglabā siltumu un ir neaizvietojama augstā laikā. Vēl viena vilnas dzīves priekšrocība ir bagāta krāsu gamma. Kokvilna ļauj elpot ādai, apģērbs no kokvilnas ir ideāls jebkurai sezonai. Zīds ir pat izsmalcinātākā dabīgā dzija, gluda pēc taustes ar vieglu spīdumu. Pats mīkstākais materiāls ir kašmirs, ideāls bērnu maigajai ādai. Šīs sezonas jaunums 100% dabīgā alpa, kas degradē dzija, un neona zeķu dzija. Tā sastāvā ir poliamīds, tādēļ tā ir daudz izturīgāka.
Pie tam to lieto ne tikai zeķu adīšanai, bet arī cepurēm, šalēm, cindiem un citiem kā pieaugušo, tā arī bērnu izstrādājumiem. Neona zeķu dzīves sērija ir sezonas jaunums un tā dara mūsu dzīvi krāsaināku, spilgtāku un jautrāku. Veikalā Filatī ir dzija, no kuras var izgatavot oriģinālu šalli tikai 2 minūtēs. Ir arī aksesuāri un furnitūra, kas paredzēti adīšanai, bumbuļi cepurēm, pogas un gobelēni izšūšanai. Tirzniecības centrā Olimpija bērnus gaida spēļu labirinti, rotaļu fabrika. Vecāki šajā laikā var iepirkties. Ja vēlaties netraucēti iepirkties, vai arī jums ir steidzamas darīšanas, bet nav kam uzticēt bērnu, vai arī jūsu atvasītai apnicis rotaļāties mājās, tad jūs gaidīs ciemos bērnu rotaļlaukums rotaļu fabrika. Šeit bērns ir galvenais, viņš ir uzmanības centrā. Kopš fabrikas dibināšanas ir izveidojusies tradīcija, visi bērni šeit kļūst par direktoriem. Alga par labi padarītu darbu ir konfektes un cepumi. Bērniem ir padotās sekretāres, animatores Iveta, Ilzīte un Mārīte. Toties vecāki kļūst par direktora asistentiem. Rotaļu fabrika tā ir vesela bērnu prieka valstība, kur mazie draiskuļi sākot no 1 gadiņa līdz pusauģa vecumam var atpūsties, spēlēties un iepazīties ar jauniem draugiem, kopā rotaļāties ar krāsainām bumbām, šļukt no slitkalniņa, meklēt izeju no labirinta, līmēt, zīmēt, likt puzles. Šeit svin dzimšanas dienas, šeit notiek īstas bērnu korporatīvās ballītes. Tad ir nepieciešams izvēlēties atbilstošu tērpu un izveidot attiecīgu meikapu. Šīs idejas bērni izstrādā patstāvīgi. Galvenais fabrikas darbinieku uzdevums ir attīstīt bērnu radošo garu. Rotaļu fabrika ir vieta, kur interesanti radoši atpūsties gan bērniem, gan viņu vecākiem. Es ceru, ka labvēlīgais astroloģiskais periods turpināsies. Vārds Aleksandram Sokolovam. Labrīt! Šonedēļ tiešām, kā arī visam novembrim ir raksturīgi, turpinās darboties ļoti labvēlīgi astroloģiski aspekti. Vienīgi, ka šonedēļ pievienosies viens drusku tāds sarežģītāks aspekts, kur piedalīsies Venēra. Venēra, kā ir zināms, simbolizē sieviešu emocijas, vispār mūsu jūtas emocijas, skaistumu. Un ņemot vērā, ka Venēra būs konfliktā ar Urānu, šo aspektu astrologi sauc par šķiršanas aspektu. Tāpēc esiet uzmanīgi, lai nebūtu kaut kādi konflikti, pēc kā mēs varam nožēlot par notikušo. Bet pamatā taču turpinās darboties ļoti labvēlīgs Saules Jupītera aspekts, kurš ir sastopams 2 reizes gadā, un viņš ir tiešām ļoti spēcīgs. Tāpēc ar viņa palīdzību mēs, es ceru, iztiksim no visām problēmām. Un vēl nākamnedēļ sākumā, citādi sakot, otrdien, būs Marsa un Jupītera labvēlīga aspekta kulminācija, kura ļaus nākošās nedēļas pirmajā pusē ļoti aktīvi un veiksmīgi strādāt visiem. Tāpēc veiksmīgi. Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām 7 dienām. Tiksimies pēc nedēļas. 3, 2,